vienoti valstī nozīmē arī, kad mēs esam vienādi saģērbti. Dzilniešiem tagad ir skaistas sarkanas cepures. Māris arī tika. Jā. Māris viens no galvenajiem šāvējiem 300 metros vienotī valstī. Jā. Kaspars arī būs, jā. Ja? Kaspars arī būs, jā. Krūmiņš, Zariņš, kas viņš tur bija, neatceros. Man viņa jūka visu laiku. Bēziņš varbūt viņš ir. Kas viņš tur? Krūmiņš, Zariņš vai Bēziņš? Kas viņš? Krūmiņš. Viņš ir tomēr Krūmiņš, nevis Zariņš, Bēziņš. Kroņš Krūmiņš. Mums jābrauc piešaut 300 metri cilnas. Sagatavošanas darbi. Ejam uzstādīt 300 metru atzīmi šaušanas, treniņu šaušanas vietām. Māris gatavojās sacensībām. Kur ir? 283. Mums kaut kāda 17 arī bija līdz finierim. Tūlītās, jā. Tā, Māris jau uztelēja. Riktīgi labs binoklis ar stabilizāciju. Man ļoti patikās. Kite optikas. Kaita optika. Nu. Šits man ir tā. Mans ieteikums nešaut garām. Tad nešau vispār, ja šau garām. Jā. Tātad klik. Tā. Tagad īstais kliks. Nu, cik rāda ātrums, skaties? 700. Šeit pazuda, jā? Nē. Pazud 700 man likās. Paga, šitas neparādīs vai? 779, jā? Jā. Gatavs var šaut. Tā kā viņam tur to zem uzvārds, nu? Jā, ir, jā. Tagad tikai tev paša roka korekcijas. Tad un... Jā. No. 5 zemā. Nav 5. Mārs 300 metros mēķa desenīciņā liek iekšā. Nu, lūk, tātad tas ir no gabartīna. Apakšā ir flīs odera. Melna flīzes. Kas ir flīzes? Ir otrā kārta. Tātad siltumam, siltā izolācija. Tātad tas nozīmē, ka pie mūsu ziemām ar šo cepuri var staigāt visu ziemu. Karodziņš, tas nozīmē, ka esam arī patrioti, esam kaut kādā veidā arī skaidrs, ka militāra organizācija, grib, negrib, tāds tomēr ir. Nu, un priekšējais panelis, nadziņš tātad priekš. Sākumā man patīk tās cepuras, kurām ir šeit izrotāts ar tādiem tā kā zariņiem. Un tad es sāku interesēties, izrādās, ka tas ir admirāļiem, ģenerāļiem, nu, var sakot, militārais variants. Jā. Un internetā bija rakstīts, ka medniekiem vajag asimetriju. Un tad es domāju, ja jau asimetrija, tātad cepuru uztaisīt ar filozofiju, jo patronas simbolizē mednieku, ozolzāls, daba. Nu, mednieks un daba, nu, ir ļoti, ļoti cieša sinerģija. Un, jā. Tas, lai nekad neaizmirstās, tāpēc arī tā. Tātad, lai cepuri ir ne tikai smuka, bet ar domu. Jā, paldies tev. Super skaistu cepures dizainu. Man patīk. Man arī. Ja jums patīk, spiežat patīk. Jo mums patīk, kad jums patīk. Tā, pasakiet. Es nokšķiešu aizsūtīšu viņam. Jā, pasaki, jā. Tā kā, nu, speciāli. Nu, šitā arī strāpīja. Smuki. Vienā stūrītī un smuki pa vidu. Nu, ko, paldies GPS Pro. Paldies, GPS Pro. Mēs gatavojamies vienoti valstī sacensībām un mums ir iedots uz testiņu pārbaudīt Garminiņu, kam ir ātruma noteikšana un ko tik viņš kādu lodu nevar tur noteikt. Mārs tagad notestēs, kā tad ir ar to ierīci darboties dzīvē, dabā. Iesim, skatīsim. Riktīgi laba uzparikte. Tūlīt pamēģināsim, ieslēgsim, apskatīsim. Mērķi uz 5:00 mazajā kvadrātiņā. Labi. Tā, šauju uz 8:00 kvadrātiņu, 3. lapā. Labi. Kreisais kvadrāts. Un trāpīju pie...
Sāk vienkārši. Jā. Attaisi arni vai? Jā. Nu, vēl jāpašauj. Lai būtu pilnīgi ideāls šāviens, vēl jāpašauj. Bet visi vienā vietā, vienā aplītī. Jā, un binoklis, nu, riktīgi labs. Ļoti dzirdrs tas redzējums. Uz 300 metriem ļoti labi. Jā. Gādāts binoklīts ar stabilizāciju. Ļoti labi redzēt mērķis. Nevajag nekādus šitos stacionāros. Vienkārši skatāmies 300 metri. Nu, diezgan var redzēt, nav tik slikti. Jā, Arnis paskatījās un čut neapvējumās skatoties. Ilgi. Jā, un GPS Pro veikalā Jānis saka, tev ko, jūrslimība? Es saku, jā, man laikam jūrslimība ir, jo man reāli palika slikti no tā. Bet skats dzidrs tiešām. Dārga maita, dārga, bet var ieteikt, jā. Tad mums ir vēl viens pričendālīts iepirkts, arī GPS Alpens. Pro. Jā, te mēs mēram attālums precīzo. Šobrīd mēs esam nomērījuši, ka mēs esam uzlikuši 200 metri. Šodien mums ir 200 metri, šodien 300 nešausim. Jā. 300 mēs jau piešāvām. Mārīts liek labi iekšā, jā. Mēķī trāpa. Vēja nav, vakars mierīgs. Vajag tādu patīkamu sajūtu šovakar. Ko eju skatīties, kā es esmu trāpījis. Un tad es jums parādīšu, kā trāpīja Māris, jā. Kurš sestdien piedalīsies vienoti valstī sacensībās, jā. Šitī ir Māra šāvieni. Māra šāvieni. Jā. Diezgan precīzi. Jā, varam redzēt. Un tā. Šis bija pats pirmais šāviens Mārim. Šitas bija otrais, trešais, ceturtais mērķi. Un šitas ir viņa. Un šitie 5 ir Arņa šāvieni. Šitas viss tuvākais, bet es tēmēju kaut kur uz šeieņi. Attiecīgi, nu, tad otrais šāviens. Šitas bija pats pirmais šāviens. Pirmais. 1. Un šitie bija 2 pēdējie. Un tā es nebiju baigi sagatavojies. Bet jā, ir ok, jā. Un tie arī Māri, jā. Nu, kā redzam, viņam tā čupiņ, viss ļoti labi un pozitīvi. Tēmēja šeit, trāpīja te, tēmēja te, trāpīja te, tā kā, jā, nu nav slikti. Šitas ir A un A. Nu, kā redzat, jā? Kā redzat, nav slikti. Ja patrenējās un piešaujas pie ieroča, man jau nav tā ieroča. Es jau cik reizes esmu šāvis, tās jau nav daudz reizes, tā kā nekāds profesionāls baigais es neesmu. Bet, ja patrenējās, tad viss ir iespējams, jā. Tā kā trenēsimies un Arnis noteikti trenēsies, jo Arnis cer nokārtot mednieku apliecību un būt pilntiesīgs mednieks.